Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu atbalsta LG Cargo. Labdien! Ir Radio 1 ēterā, kā jau ierasts, izskan raidījums par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī Bumba grozā. Šodien runāsim par pagājušās nedēļas BK Jēkabpils spēlēm un, protams, izmaiņām basketbola kluba Jēkabpils sastāvā. Lai visu noskaidrotu precīzāk, esam sazvanījuši basketbola kluba Jēkabpils galveno treneri Edgaru Teteri. Sveiks, Edgar! Sveiki! Par visu pēc kārtas. Pagājušajā nedēļā BK Jēkabpils atkal atguva 3. vietu turnīra tabulā, uzvarot basketbola klubu Jūrmala Fēniks. Burtiski uzvara tika izrauta pēdējās 30 sekundēs, bet sāksim no paša sākuma. Varbūt kā tā sanāca, kad pirmajā spēles ceturdaļā pretinieki guva par 10 punktiem vairāk nekā Jēkabpilieši šajā gadījumā? Varbūt mēs nebijām pietiekoši noskaņojušies spēlē, jādēļ spēlētāji. Nevarētu teikt, ka gaidīja vieglu spēli, bet domāju, ka varbūt Jūrmala neizrādīs tik sīks pretestību. Jūrmala savukārt bija ļoti labi noskaņojusies un cīnījās agresīvi no pirmās minūtes. Un plus viņi trāpīja praktiski visu, ko viņi mēs pirmajā ceturdaļā, līdz ar to mums radās problēmas aizsardzībā. Un pirmā ceturdaļa bija vienīgā ceturdaļa, kurā patiesībā pretinieki bija pārāki, jo pārējās punktu ziņā mums bija vairāk punktu, tas ir 2., 3. un 4. ceturdaļā. Tad sanāk, ka visu spēles atlikušo gaitu nācās, tā teikt, strept ārā savārīto. Jā, mēs vairākas reizes it kā panācām pretinieks, rezultātā bija iespēja izvirzīties vadībā, bet kaut kas neizdevās mums uzbrukumā. Jūrmala spēlēja pacietīgi, spēlēja agresīvu, un tā sanāca, ka līdz ar Aigaru Vītola metienu 30 sekundes pirms spēles beigām mēs pirmo reizi izvirzījāmies vadībā. Tas bija kaut kas patiesībā, vai ne? Pēdējās 30 sekundēs tika gūta uzvara. Jā, varbūt šoreiz arī pēc vairākām reizēm, kad varbūt galotnēs mums nepaveicās, veiksme arī bija mūsu sabiedrotā. Jā, bet arī jāuzsēc Čaga, kas parādīja raksturu un nenolaid rokas un turpināja cīnīties. Tā kā, protams, ka atkal mums jāizdara secinājumi, mēs nedrīkstam iesākt spēli tik pasīvi, mums jāspēlē no pirmās minūtes, bet prieks, ka izdevās saņemties un šo svarīgo uzvaru izcīnīt. Tātad tev tādas dalītas jūtas, gan, teiksim, tāda labās ziņas ir tās, ka tika gūta uzvara, bet sliktās tās, ka tika pieļautas daudzas kļūdas. Jā, tieši tā, un kā es uzsveru vairākas reizes, tuvojās pavasaris, tuvojās izšķirošās spēles, un mēs nevaram atļauties pārdesmit sekundes kaut vienu spēles epizodu spēlēt ne ar maksimālu atdevu. Tad viss ir jābūt 100% atdevējiem, tikai tad mēs varam sasniegt kaut kādu rezultātu. Jo tieši patiesībā gandrīz pēc mēneša, tas ir 14. datumā, aprīlī, precīzāk sakot, būs pēdējā BK Jēkabpils regulārās sezonas spēle. Noteikti. Jā, un ja es nemaldos, tad 17. datumā jau sākās izslēgšanas spēles un izslēgšanas pirmā kārta līdz 2 uzvarām, un tur tiešām kļūdas nevarēs atļauties, un tur būs jāspēlē ar maksimālu atdevu no pirmās līdz pēdējai minūtē. Varbūt mazāk nozīmīga spēle, tomēr svētdien bija pārbaudas spēle pret Kazahstānas komandu Kaspij. Tur gan tika gūta uzvara ar 95 punktiem un pretiniekiem 85 gūti. Spēlē, kā saprotu, tomēr nebija pārlieku saspringta. Jā, atkal centāmies spēlētājs noskaņot, spēlēt ar maksimālu atdevi, bet arī mēs kā treneri, treneru korpus, mēs tomēr šo spēli uzsvērām kā gatavošanos ļoti svarīgais aizviens spēlē pret Baronu. Līdz ar to varbūt pirms šīs spēles bija nedaudz lielāks slodzes spēlētājiem treniņos nekā parasti notiek pirms spēlē. Jā, jo šī spēle bija kā treniņš arī pirms spēles ar Baronu. Varbūt spēlētāji nebija tik svaigi, un arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs neparādījām to sniegumu, ko mēs varētu parādīt. Bet būtībā vairākas lietas bija pozitīvas, un noteikti šī spēle bija noderīga, un mēs redzējām, pie kā mums ir jāstrādā, un kas mums ir jāizdara līdz ceturtdienai, kad būs ļoti svarīga spēle ar Baronu. Tā kā varu pateikt tikai paldies Kazahstānas komandai, ka viņi atbrauc un ka mums bija iespēja šo spēli spēlēt.
Jā, un varbūt viena no pirmajām reizēm sezonā spēlētājiem bija jāspēlē pret pilnīgi nezināmu pretinieku, par ko mēs nezinājām pirms spēles. Neko nebijām gatavojušies speciāli šim pretiniekam. Tā kā, katrā ziņā tā bija laba pieredze mums. Un šī spēle bija ar vēl kaut ko īpašu. Jebšu basketbola kluba Jēkabpils sastāvā tika manīts jauns spēlētājs. Pastāst lūdzu, kas ir šis cilvēks? Jā, šis spēlētājs ir Kalvis Sprūde, kurš šo sezonu aizvadīja Vācijas zemākajās līgās. Jā, tad pēc skaita, ja nemaldos, Vācijas 5. līgā, bet viņa komanda izcīnīja uzvaru šajā līgā, tad nākamā sezona izcīnīja tiesības spēlēt augstāk, un viņš bija viens no komandas līderiem, tā kā, spēlētājs jau pietiekoši pieredzējis, kurš paspējis uzspēlēt arī Latvijā, Latvijas basketbola līgā gan Liepājas komandas, gan Ķeizaremeša komandas sastāvā. Jā, ir spēlējis arī Spānijas, jā, ne augstākajās, bet arī pēc ranga zemākajās līgās, bet spēlētājs, kas varētu mums palīdzēt izslēgšanas spēlē. Kā tu vērtēji viņa spēli? Pagājušajā spēlē tas ir pret Kazahstānas komandu. Es domāju, ka viņš pietiekoši produktīvi nospēlēja sev atvēlētās minūtes. Jā, ir jāsaprot, ka mēs viņu neņemam kā komandas līderi, kā punktu mašīnu, kā spēlētāju, kurš uz saviem pleciem nesīs tur, šo izslēgšanas spēļu nāst. Jā, mēs viņu ņemam kā palīgu, gan treniņu procesā, gan spēlēs, jā, vairāk atslogot mūsu līderis garajā galā, nospēlēt produktīvi savas minūtes, cīnīties aizsardzībā un palīdzēt komandai. Tā kā es domāju, šiem uzdevumiem viņš tik galā jau svētdienas spēlē. Jā, un savas epizodes par spīti tam, ka viņš komandā bija tikai 2 dienas un vēl nebija līdz galam iegaumējis visus taktiskos risinājumus. Viņš savas minūtes nospēlēja godam. Es domāju, ka viņš mums varēs palīdzēt arī izslēgšanas spēlēt un regulārā sezonas beigās. Vai ir 100% jau zināms, ka Kalvis, tā teikt, būs mūsu komandā, Jēkabpils komandā līdz pat sezonas beigām, vai tomēr ir kāds pārbaudas laiks noteikts? Jā, bija noteikts pārbaudas laiks, bet pēc šīs pārbaudas laiks bijis, jo Kalvim tikko bija beigusies sezona Vācijā, un viņš tikko pieradies Latvijā, un kā mēs zinām, pēdējais datums, kad var pieteikt spēlētāji, ir 12. marts. Jā, līdz ar to mums nebija ilga laika pārbaudīt viņu dažu treniņu. Šī spēle pret Kazahstānas komandu, un tad kopīgi ar klubu vadību tika nolēmts, ka šis spēlētājs, kā jau es teicu, viņš zvaigznes no debesīm mums nenesīs, bet varbūt palīgs turpmākajās sezonas gaitā, un tika panākt ar viņu vienošanās. Jā, un tagad jau mēs kā par notikušu faktu varam runāt par to, ka Kalvis līdz sezonas beigām būs basketbola klubā Jēkabpils. Redz, cik jauki, tātad basketbola klubā Jēkabpils ir jauns basketbols Kalvis Sprūde. Ceru, ka tiešām spēlētājs attaisnos uz sevi liktās cerības. Un vēl šonedēļ ceturtdien izbraukuma spēlē pret Barons Kvartāls notiks. Šī gan būs svarīga spēle, kā saprotu, jo Barons atrodas šobrīd 4. vietā turnīra tabulā, atpaliekot no Jēkabpils pavisam nedaudz. Patiesībā abām komandām ir vienāds uzvarēto un zaudēto spēļu skaits. Kādas ir tavas prognozes šai spēlei? Nebūs viegli. Spēle, es atkārtošos, un šoreiz tā noteikti būs spēle, būs grūti. Es domāju, ka gan Barons komanda, gan mēs saprotam šīs spēles svarīgumu un šīs spēles nozīmi, bet, to arī nevajag pārvērtēt, jo priekšā ir vēl vairākas svarīgas spēles, bet tiešām šī brīdī mēs varam runāt par cīņu par 3. vietu. Jā, ja līdz šim mēs runājam par cīņu par play-off, tad praktiski par iekļūšanu play-off mēs varam runāt jau kā par notikušu faktu. Jā, un notiek cīņa par vietām. Un šai spēlē ir ļoti liela nozīme vietas sadalījumā, jo, kā jau minēja, Barons ir uz doto brīdi mūsu tuvākie sekotāji, kaut gan ir uzvara un zaudējuma attiecība ir vienāda. Un šajā brīdī un šādā situācijā savstarpējām spēlēm ir dubult nozīme. Jā, un mēs šai spēlē ļoti nopietni gatavosimies. Domāju, to pats darīs arī Barons. Jā, un Barons ir uz tādu pozitīvu viļņu. Viņi ir iekļuvuši Baltijas līgas fināla 4. Jā, kas, es domāju, šim klubam ir labs panākums. Un es domāju, ka apturēt viņus, ceļš jau izbraukumā nebūs viegli, bet savukārt es pārliecināts, ka mēs esam gatavi to izdarīt. Čaļi ir raujās cīņā, un es domāju, ka spēle noteikti būs spraiga un spēle būs interesanta. Noteikti, lai veicas šajā spēlē, uzvara ir patiesi svarīga. Noteikti jāuzvar un jānoturas tomēr šajā godpilnajā 3. vietā. Tad vēlreiz vēl veiksmi un paldies liels, kad veltīji mums šodien šo laiku. Un tad jau uz tikšanos nākamnedēļ.
Jā, paldies uz tikšanos nākamajās mājas spēlēs, kur skatītāji atbalsts mums būs atkal ļoti tik svarīgi. Jā, labi, paldies liels, Edgar. Paldies, vislabāk. Un jums Radio 1 klausītāji vien atgādināšu, ka nākamā BK Jēkabpils spēle būs izbraukuma spēle pret Barons kvartāls, kas jau, kā mēs tikko ar Edgaru pārunājām, notiks ceturtdien 14. martā, bet jau nākamdēļ BK Jēkabpils fani varēs sarosīties, jo trešdien 20. martā notiks mājas spēle pret Latvijas Universitātes komandu, kas interesanti nākamdēļ BK Jēkabpils pret Latvijas Universitāti spēlēs 2 reizes. Otrā reize būs 4 dienas vēlāk, 24. martā, bet tā jau būs izbraukuma spēle. Kā jau ierasts, visu par basketbola klubu Jēkabpils varēsiet atrast kluba mājaslapā www.bkjēkabpils.lv. Jauku un saulaini jums šonedēļu! Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu atbalsta LG Cargo.